Brīņi, paskatīsimies, kāds būs novembris priekš jums enerģētiskajā plānā, kādas būs aktuālas tēmas. Sāksim ar to, ka kopējās enerģijas, kādas būs jums novembrī brīņiem. Nulīte. Šis ir tad, kad mēs sākam kaut ko jaunu, kaut ko nebijušu, kaut kādās avantūrās jaunās, jauns piedāvājums, jauns darbs, jaunas attiecības, tad kaut kas nonulēsies, kas nu kuram aktuāls. Un otrā kārts par kopējām novembra enerģijām dvīņiem. Pakārtais. Un tad kaut kāds periods būs tāds sajūta, ka vecais ir aizgājis un jaunais vēl gaida. Ka būs tāda sajūta, ka pa vidu kaut kas, ja ne īsti vairs vecajā, jūs esat iekšā, bet vēl arī jaunais nav tā, ka uzreiz ir. Varbūt būs kaut kāds periods, kad jūs domāsiet un vērtēsiet, ko jūs vispār gribat attiecībās, darbā, runājot par pašizaugsmi, par sevi kā personību, kur jūs ejat, ja, ka būs varbūt kaut kāds tāds pārdomu periods, jo novembris vispār ir vistransformējošākais mēnesis visā gadā. Šomēnes būs visādi aspekti astroloģiski, kas mūs virzīs uz pašanalīzi, pašizziņu, vērtību pārvērtēšanu visās sfērās. Tā, skatāmies tālāk darbu. Kas dvīņiem būs aktuāls novembrī darba karjeras ziņā? Tā, te mums ir piecinieks, un te ir kaut kāda, šis ir par stabilitāti, par zināmām vērtībām. Ka jūs sekosiet tam, ko jūs labi zinat, labi protat. Tā ir arī vēl mācību tēma. Varbūt būs kaut kādi papildus kursi jāiziet, vai jūs varbūt kādu apmācīsiet jaunu darbinieku, varbūt, vai pats būsiet saistībā ar kaut kādām jaunām zināšanām, savas kvalifikācijas paaugstināšanas kursi vai kaut kas tāds. Tā, otrā kārts par darba sfēru dvīnīšiem novembrī. Un spēks. Tas, kam jūs iziesiet cauri, ja tie ir kaut kādi kursi vai pats, ja jūs apmācīsiet kādu, tas jums iedos papildus pārliecību, papildus kaut kādu prioritāti, ka jūs esat labāks vai ka jūs izvēlas citu starpā, ja, tad tas jums dos papildus bonusiņu. Kā ja ir kaut kāda iespēja mācīties vai paaugstināt kaut kādas savas darba spējas, izbraukt, noteikti izmantojot šo iespēju, tas nāks tikai par labu darba tirgus situācijā. Attiecību sfēra. Dvīņi, kas jūs sagaida novembrī, kas būs aktuāls? Imperators. Imperatori parasti vientuļajām meitenēm atnāk, tad, kad tām, kurām ir aktuāli, ir iespēja satikt otru pusīti, vai arī būs kaut kas saistībā ar esošo partneri. Paskatīsimies, kas mums te ir. Vēl novembris attiecības sfēra dvīņiem. Tornis. Tā, vispār tornis ir tad, kad vecais kaut kas sabrūk. Tas varētu būt, ka attiecības ar pašreizējo partneri beidzās, vai arī tā fāze, kurā jūs esat šobrīd ar partneri attiecībās, tas attiec arī uz vīriešiem, ja, kad šis būtu tā kā partneris, partnerē. Tā fāze sabrūk, un kā jūs teicu, ja, novembris nes ļoti daudz transformējušas enerģijas, un daudzas attiecības novembrī izies smagus pārbaudījumus, un tās attiecības, kurām jau ir potenciāls šķirties, ka cilvēki ir kopā vienkārši tāpēc, ka ir ērti, kredīti, drošība,
tās attiecības būs lēmtas novembrī izjukt. Un tā kā skatāties, kas notiek jūsu attiecībās, ja nāk pārbaudījumi, tad tas ir tas, kas vajadzīgs šobrīd. Tas ir kā tests, vai jūs iziesiet nākamajā līmenī kopā ar šo cilvēku un attiecības iegūs daudz dziļāku fonu, vai arī tad ir katram būs jāiziet savu ceļu. Jā, bet tā kā šobrīd notiek, tas vairs nebūs tā. Tā kā kaut kas mainīsies dviņi atkarībā no jūsu stāvokļa, vai nu jūs satiksiet partneri, vai nu iziesiet ārā no šī brīža kaut kādas situācijas attiecībās, vai nu vispār izjuks attiecības. Var droši atnākt pie manis tāro konsultāciju, paskatīties dziļāk, ja ir kaut kādas attiecību krīzes, problēmas, ko var darīt un vai vispār vajag darīt, vai varbūt ir pienācis laiks palaist to. Un paskatāmies vēl no orakula kārtīm ziņu dviņiem par novembri, uz ko fokusēties. Jums novembrī ir galvenais nezaudēt ticību, kā tas, ko jūs vēlaties, var piepildīties. Your desire is within reach. Un tūlīt notiks tas, uz ko jūs ejat vai ko jūs sapņojat, bet svarīgi ir tiešām to vizualizēt, par to domāt, strādāt. Un caur to savu domu spēku jūs pievilksiet savu vēlamo rezultātu, vēlamo dzīvi, to, ko jūs vēlaties sasniegt vai iegūt. Lai jums ir superīgs novembris un atcerieties likt laikus, komentārus, nošērot, ja patika video un vēlaties arī nākotnē saņemt padomus par to, kas ir jādara jaunajā mēnesī.